noslēpums, kāpēc vispār mēs svinam dzējas dienas. Un cilvēks, kam par godu aizsākta šī tradīcija, mūsu dzejnieks Rainis par dzeju ir teicis tā: dzeja pārvar visu, arī nāvi. Dzeja atdzīvina visu, arī pagātni. Dzeja rada visu, arī nākotni. Dzeja visā ieiet, arī tagadnē. Es esmu jauna. Es esmu jauna jau ilgi. Es esmu jauna jau visu savu dzīvi. Viss pārvelkas ar plēvi. Kļūst maigs, viss tas, uz ko vairs nedusmojos. Bērnu dārzā neskaitāmas stundas pavadīju rekonstruējot skaņas, no kurām sastāv burts A. A, 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 A. Līdz A kļuva īsāks un klusāks, un mēles neaizsniedzamā daļa smacēja kaklā. Kaut ko līdzīgu daru arī tagad, kad vairāk kārt prasu, vai esmu vēl jauna, vai esmu vēl jauna, vai vēl, vai vēl. Zinu, ka visi turpina būt bērni arī, kad pieaug. Zinu, ka visi atgriežas, pieķeru arī sevi, pārskatot bildes, pārlasot ierakstus, šīs bižainās fotogrāfijas. Pusaudzība turpinās ik reizi, kad mani kāds kaut kur neuzaicina. Stāvu universitātes bibliotēkā, darba vietā, draugu viesistabā. Atsākas pamatskolas klases vakars, kurā neprotu kustināt ķermeni, ieteikt pareizās dziesmas. Paldies! Paldies dzejniecei Agnesei Radziņai. Un Rainis teicis, padoms nekad nepalīdz. Mīļš vārds vienmēr. Vārds Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolai. Nu, grāmatiņ, stāsti, kas jauns. Brauc ar dēri, brauc uz rītām, patīk, patīk man. Vienreiz lejā ripojot, baigi sasities es biju. Tagad brauc uz kūterīšiem, tiem ir labas bremzes. Tu vari padot roku, lai pāri upei tiktu. Tu vari atnākt ciemos, lai viens es nepaliktu. Tu vari neteikt vārdā un blakus klusību. Tu vari tālu plējot, bet mana sirds to jūt. Bet mana sirds to jūt. Grāmatas tik jauki tas, bērni lasiet grāmatas. Grāmatas tik jauki tas, bērni lasiet grāmatas. Dzīve, kā grāmatā, kas stāsta par notikumiem, par izjūstam emocijām, par neesošām ilūzijām, kas mīt dvēseles dziļumos. Katrā nodaļā, kā gads, krāšņs, kā plaukstošs zieds. Rītā rāsas miglastīts, kad debesis tik saulriets, kas izgaismo dienas sākumu ikvienā mulsinoša brīdi. Bet ir, ka nav naudas, bet ir, ka nav Saule. Pat drūmākajās dienās, pat augstākajās ziemās, istabas logā kāds saules stars tiek. Tas palīdz pat neapzinoties. Pasmaidi saulīt, uzspīdi mazliet, jo ik viens saules stars silda manu sirdi. Paldies, ka arī rudenī tu spīdi tikpat spoži, ļauj mums izbaudīt vēl siltu laiku tikai vienu brīdi. Dzejolis par dzeļoju rakstīšanu, jeb personifikāciju paraugstunda.
Balta lapa priekšā stāv, bet kā tā stāv, ja tai nav kāju? Laikam galds to stipri tur, bet kā tas tur, ja tam nav roku? Kad diena haus, tev neapjaus. Kāds vakars pienāks, un kad nakts mūs sauks. Un pravas iet, un dienas iet. Un arvien košāk plauksi katras zieds. Vai ziedēt traumalā, vai dārzā iežogā, vai siltumnīcā dīgt un dīgt. Vai stiklā vāzē plaukt, ar sauli lampu saukt, bet cerēt nepārtraukt un augt. Paldies! Eju tālāk, pat aciņu caur mežu, pa kuru gāju kopā ar draugiem. Leonards brauca mums pa priekšu ar riteni, uz saknēm palicoties viņam slīdēja nost bikses. Bet nu es eju viena, un nezinu, kur viņi visi ir, vai vispār bija. Re 5. stāva balkons, tur dzīvoja Patricija. Bet varētu nolēgt. Mēs nelecām, mēs spļāvām garām gājējiem uz galvām. Tas vienmēr bija baigi smieklīgi. Re peļķe, pulsējošā brūce, tā nekad neizžūst. No tās es rakstīju ūdeni virsū pirmajam puisim, kurš man patika. Es gribēju redzēt, vai viņam ir presīta. Tas vienmēr bija baigi svarīgi. Pēc tam mēs Patrīcijas dzīvoklī žāvējām drēbes virs gāzes plīts, un viņš mums parādīja visu. Paldies! Nav laimes bez brīvības, nav brīvības bez grāmatas. Grāmata ir brīvības sākums. Bez brīvības nav cilvēka. Grāmata atver pasauli, un pasaule atver cilvēku. Latviešu grāmata, mūsu stiprā pils. Tur dzeja kā padebes, gaiši zils. Un mēs tās sargātāji, un mēs tās nesēji. Apstājies mirklī, ieklausies brīdī, ļauj gaišai vistīgai izdūt savu sirdi. Apturi vārdus, klusums lai staro, neizteiktos vārdus, laternām sūtot. Atslāpsti mirklī, klups lai klusē, rītausmā mieru, lāstītēm dzerot. Pamani visas sejas ielā, dzidro zilmu, smaržojot gaisā. Sajūti pirksgulas vēsmu maigo, apstājies brīdī un ieklausies laikos. Rudens ir, koki sakuši pielaikot rūdeni, debes glazūra lapotne spīd, peļķu pelē, ka emalja saulrieta, lapu krasēnie taurēni krīt.
grāmatā ir 500. Tas ir tik daudz, un tas bija tik sen. Kurš vairs to atcerās? Jā, tas tiešām bija sen, bet es zinu, cik manai grāmatai ir gadu. Nu tas ir, cik ilgs laiks pagājis, kopš es izlasīju pirmo grāmatu. Sanāk, manai grāmatai ir 10 gadu. Manai laikam arī ir 10 gadi. Un manai 12. Manai arī ir 12. Reiz kāds slavens dzejnieks grāmatu sakarā rakstījis tā. Kas visu spēja izteikt bez mēles, man saka, tā grāmata. Ar viņu labākās spēles un mīļākā saruna. Nu, te tā uz galda uzlikta, bet neniek tā nesaka. Varbūt tai kauns, pieaus to pielikšu. Nu, grāmatiņa saka, kas jauns? Nekā es nedzirdu. Es mīlu tevi, kā vilnis jūrmalu, kā ziediņš smaržu, kā mēnesi nakti mīl, kā rudens sauli. Es mīlu tevi, kā vilnis jūrmalu, kā ziediņš smaržu, kā mēnesi nakti mīl, kā rudens sauli. Es mīlu tevi tā, kā vārds mīl ausis, kā stars mīl aci, kā pukstiens tavu sirdi mīl. Es vēlos tev nodziedāt dziesmu par laimi, kas nāk, kas negaidot nāk un paņem aiz rokas mūs. Dziesma, kas būs, dziesma par laimi, kas būs. No rīta vienā veļā stāv Rainis gaismas ceļā, un jūra mežonīgi krāts, tu būsi sociāldemokrāts. Un Elza Jāni baksta, lai Jānis dikti raksta. Kas kamolam ir dzija, tas Rainim aspazīja.
Taču spēšu par to